Rozlillā gorilla. Kopš meitas nāves sēroja jau 3 gadus un nebija mainījusi savas domas. Nāve smirda. Tā ir pretīga, neizturama, neciešama un ellīga smirda. Lai kā mēs mēģinātu to izskaistināt, iesmaržināt, apvārdot, tā smirda. Pēc komposta, pēc veca puķūdens, pēc somā aizmirstām desmaizēm, pēc vilciena galvastacijas. Ierodoties un saprotot, ka esmu nokavējusi pēdējo vilcienu māju, nākamais, ko sajūtu, bija smaka. Platiem soļiem ap mani riņķojas skrandā stērpts radījums ar motociklisti ķīveri galvām. Viņš to noņēma un pasmaidīja platu, izpūšu zobu smaidu. Mūsu ceļotāja ir ieradusies, viņš šļupstēja. Perona vidojas manī vēl vienu stāvu. Viņš bija garš, ar apmēram 3 dienas neskūtiem vārdus rugājiem, un viņa melnie mati sēdza pusi sejas. Rokās viņš turēja rozā mugursomu. Skrandējums veicināja roku. Hān, viņa ir klāt, varam sākt. Tikai nojaut viņa teikto, jo pilnībā saprast to nebija iespējams. Šļupstēšanas, sprauslāšana, ķiveri, nokavēts pēdējais vilciens. Varbūt man vajadzētu pārvarēt nepatiku pret šo radījumu un palūgt, lai viņš ar mocīti aizvizina man mājās. Tavs vilciens ir prom, bet nāks cits. Arī tavs, tici man, tas pat vēl vairāk būs tavs. Skrandēns turpināja buldurēt un māja ar roku, aicinādams mani tuvoties perona malai. Un mēs ar Hānu tevi jau gaidījām. Tieši mani neticīgi pajautāja un ar aizdomu pilnu skatienu nopētīja viņus abus no galvas līdz kājām. Hāna pasmaidīja, un viņa melnajā acī kaut kas iezibējās. Viņš sniedz man somu, plastmasas, ar rāvieslēdz, kādas visticamāk 12 gadus vecs meitenes īpašumu, kurā jūtam bija sabāsts viss, kas no tāda vecuma meitenei būtu vajadzīgs. Kas tas ir? Lūkojos uz tieši tādu pašu somu, kāda atradās manas meitas istabā jau 3 gadus. Neaiztikta. Man likās, ka kāds mēģina ar mani izspēlēt ļaunu joku. Tā ir tavs meitas soma? Hāna mierīgi atbildēja. Ņem. Es pilnīgi noteikti neņemšu. Tev noderēs. Hāna pieliec galvu, it kā atkāpjoties, it kā dodot man vietu un laiku pieņemt piedāvājumu. Tev taču gribas tajā ielūkoties. Palasīt, rakstīt un paskatīties, nu tā, saproti, atnest tev to, lai var ņemt līdzi ceļojumā. Man nebija nejausmas par kādu ceļojumu viņš runā. Man nebija cita ceļojuma, kā vien māju, lai gan vilcienu es biju jau nokavējusi. Sāku nervozēt un skrandējums jūtam to sajūta. Hāna tev parādīs, sieklām šļakstot, viņš murmulēja un uzgrūdās man virsū, stumjot tuvāk Hānu. Tu taču gribi atcerēties savu meitu. Un kā vēl? Taču sākumā mierīgi un tad ar vien straujāk kurināja galvu noliegumā. Ņem taču. Hāna atkal sniedz man somu. Viņš runāja klusi, tomēr es skaidri dzirdēju vārdu. Man nevajag, es pacēlu zodu. Jo tu esi prašākā no ceļotājām. Skrandēns bija nolicis sev ķiveri, uz zemes sita plaukstas pret augšstilviem un plati smaidīja. Es pretīgumā uz mirkli aizvēru acis. Tev jau ir viena tāda soma, vai ne? Hāna turpināja man nopratināt. Man sāk reikt galvi. Nē, es atbildēju, tiešām man nevajag. Viņš strauji aizlika abas rokas un somas ir aiz muguras. Labi, ja tu tā saki, viss kārtībā, tad jau tikai jāsagaida vilciens un jādodas ceļā. Viņš pagriezās un devās uz peronu otru galu. Skrandēns mēģinājis atvērt man roku un aicināja betonu kāpņu virzienā, kas bija kā palīgi ierīci iekāpšanai vagonā. Viņš turpināja smaidīt, šļupstēt, vienā brīdī pat gribēja krist zemē, rādot, kā tieši man būs jākāpa vilcienā, kad tas pienāks. Hāna bija sācis pa vienai ņemt no somas laukā dažādas lietas. Lapas ar zīmējumiem viņš nolaizīja un līmēja pie stacijas sienas. Izņemtos priekšmetus viņš lika citam līdzās
kājās uz zemes. Tur bija sporta tērps, slēgzābu sildītāji, daudz papīra lapu. Uz vienas no lapām bija uzrakstīts dzejolis. To Hāna nepielīmēja pie sienas, bet rūpīgi salocīja un ielika atpakaļ somā un paskatījās uz mani, vai es to redzu. Somā esošos zīmuļus viņš izkārtojas grīdas chromatiskā secībā, pēc krāsas neskaņas. Melnos un baltos viņš salika origāmi no papīra izlocītā zīmuļu turētājā. Kā no mērijas popiņas somas viņš ņēma laukā vēl un vēl dažādas manas meitas mantas, līdz izņēma kimono, rozā. Man bija sajūta, ka zaudēšu samaņu. To rozā kimono, ko judo treneris atteicās man atpakaļ pēc manas meitas nāves un dot kādai citai meitenei, jo tas būtu pārāk, viss tāpat zināja, kurai pirmajai bija rozā kimono. Ņemot no somas ar vienu jaunus priekšmetus un liekot tos rindā gar dzeltenīgo noplukušo sienu, Hāna mani vēroja. Viens vilciens būs tagad, un tad vienos naktī, ar kuru brauksi? Braukšu, es teicu, uz mājām. Es galu galā uz staciju biju atnākusi, lai brauktu tikai un vienīgi tieši uz mājām. Vienīgi mans vilciens ir aizgājis. Skatījos tuneļa tumsā un saklausīju skaņu. Pop, 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 pop. Tā tuvojās. Nu jā, un tad ir tie ceļojumi, kuros īsti neviens no brīvas gribas negrib doties, bet tā gribēja vēlu dodas. Nav šajā pasaulē neviena cilvēka, kurš nebūtu kaut ko zaudējis. Hāna runāja nolādētā Budas balsī. Tā it kā nemaz nebūtu dzirdējis manis teikto. Viņš piecēlās kājās, turot pirkstos atkal kaut ko rozā. Lūpas spīdumu nekad nevar būt par daudz, vai ne? Viņš skatījās man tieši acīs un smaidīja. 43. Tieši tik daudz lūpas spīdumu es biju saskaitījis savas meitas istabā. Jā! Izsaucos, un man likās, ka es tūlīt metīšos viņam virsū un triekšu viņu ar visu rozām mugursomu pret nopulējušo stacijas sienu. Tik neizturam bija viņa jautājumi un skatiens. Vai ne? Viņš nestricināmā mierā turpināja filozofēt. Lietas, tās ir nedzīves, tikai tāpēc, ka mēs esam mazliet aizrāvušies ar biocentrismu, ar oglekļa šovinismu, uzskatot tikai, ka mums līdzīgais ir dzīves, bet tā nav. Lietas arī ir dzīves, un arī tas, ko mēs neredzam, ir dzīves. Viņu prātuļojumi plūda pausī manā galvaskausā un žņauda smadzenes. Viņš atmeta matus, un manam skatam atklājās ogļu melnās acis, kur zīlītes bija dzintara krāsā. Saproti? Un kaklā bija iesprūdis dzīves kamols, tā man šķita. Tāds paliels, tāds biezas islandiešu aitu dzīves ar maziem matiņiem, kas kutināja rīkli un neļāva elpot, centos to norīt. Smaka, kā norādīja uz novītušajām lilijām, bieza stikla pudelēs. Iepriekš nebija tās pamanījusi. To kāti it kā klauvējot, sitās pret caurspīdīgo biezo stiklu un sakulu duļķaino ūdeni viendabīgi zaļganā masā. Jūti? Es jūtu gan. Jūtu, kā nāve smirda. Bet aizturēja elpu, lai nepieļautu, ka molekulas par strauju pieķers smaržu receptoriem un saraudz degunu. Kas man būtu jājūt? Sēras. Jūti? Strauji ieelpoja caur degunu, bet nejūt neko citu, kā vien veca, puķūdens un bīstošu liliju smaku. Smirda. Pop-op, pop-op, pop-op. Pa sliedēm tuvojās vilciens. Tam bija tikai viens ieliektas formas vagons. Atkal pakrūtēs ejot nelabumu, kāds pārņem lūkojoties no tiltu upē, kad nespēja atraut acis no vizuļojošās ūdens virsmas, bet ausī mītošais gliemzīts jūt, ka nekustos. Tad smadzenes nolem, ka ir jāpalīdz ķermenim atbrīvoties no tā, kas tajā ir sagājis grīstē, jāpalīdz tam izvemt juceklis. Tieši tāda sajūta man pārņēma, kad ieliektas formas vagons tuvojās pat taisnajām sliedēm. Ieņēmis pavadoņu stāju, Hana pamāja tikko stacijā pienākušajam vilcienam.
Tu tāpat no tām neizbēgs, saproti? Kāp vien iekšā. Skrandēns tev parādīs kā. Kas šis ir par vilcienu? Jautāja nepacēlas acis. Šis sērdažo vilciens. Pop. Vilciens noklaudzēja vēl vienu reizi un izlaida tvaiku. Man pat šķita, ka tas nedaudz paklinījās, it kā sasveicinoties. Pop! Skrandēns sasit plaukstas, mudinot mani kā mazu bērnu kāpt iekšā. Iekāpt vagonā, kā man šķita, nav iespējams. Vagonam nebija durvju, tikai aizskari, plastmasas krēsli un drošības siksnas, un tas atradās ļoti augstu no perona. Drošības siksnas paraustīja plecus un saviebos. Pārējiem, kā likās, tas nešķita savādi, tāpēc nomierinājos. Vagons bija pilns ar cilvēkiem. Izskatījās, ka viņi tajā ir braukuši jau vairākas dienas, varbūt nedēļas, vai varbūt pat vairākus mēnešus. Jā, viņi izskatījās drīzāk tā, it kā būtu vagonā mitinājušies jau mēnešiem ilgi, varbūt pat gadiem. Tā notiek, kad nokavē pēdējo vilcienu māju un nāks vizināties un apmesties uz dzīvi kaut kādā neizrunājuma vārda vilcienā vai klīst pa stacijām tādām kā pop, kā viņi sauc? Pop, yes, pompieri. Vārdu pārvēlās par manām lūpām, atslābu un sev par brīnumu pasmaidīt, cik labi tas skanēja. Vilciens sakustējās un paripoja atpakaļ, tuvāk man. Skrandēns atkal veltīja man savu atbaidošo smaidu. Viņš piegāja pie betona trepēm, nostājās uz pirmā pakāpiena un cieši satvēra manu roku. Mēs abi kāpām augšu. Paskatījos uz leju un sagrīrojos. Mēs atradāmies tik augstu. Un plaisas starp trepēm un vagonu šķita nepārvarama aiza. Skrandēns ar žestiem un grimasēm man rādīja, ka pēda esot jāliek tieši uz kaut kādas lentes, kas ir novietot sēdvietas priekšpusē. Drošības siksna kā pēdu atbalsts. Tas viss bija tik savādi. Es vēlreiz paskatījos apkārt, mēģinot ieraudzīt kaut vienu norādi, ka notiekošais ir reāls. Bet nekā nebija. Tikai skrandēna pretīgais smaids. Tā, sekoja norādēm, stiepu kāju lentes virzienā. No piepūles un koncentrēšanās mana seja bija izmocīta un sarkana. Kā karstuma vilnis mani pārņēma kauns. Man likās visi vagonā esošie smīn. Man likās, es dzirdu balss, ka viņi runā tieši par mani. Visi. Tas bija kā transports. Brīnumainā kārtā ieslīdēja plasmasas krēslā. Puķu kāti daudzījās pret pudeļu stiklu, it kā aplaudējot. Skrandainis no kaut kurienes izrauga vēl vienu drošības siksnu un piesprādzēja mani. Viņš man nemanot arī bija iekāpis vagonā, un viņam mugurā bija vilciena pavadoņa formas tērps. Soma! Kur ir mana soma? Kamēr bija centusies iekļūt vagonā, kaut kur bija nogrūdusi savu somu, un man tās vairs nebija. Vai jūs varētu padot manu somu? Strauji griezos pret Hānu, kurš stāvēja uz peronu, bet drošības siksna nobloķējās, un no visa spēka tiku iespiest atpakaļ krēslā. Lūdzu, dzirdēju viņa balsi. Nodomāju, ka viņš sniedz manu somu un pastiep roku. Kundze, ir jāsaka lūdzu. Man roka bija izstiepta tukšumā. Kaut kas te nebija riktīgi. Mēģināju atrast drošības siksnas slēdzi, lai atbrīvot sevi no spiediena krūtīs. Ar abām rokām sagrābu siksnu un rāvu to uz priekšu, bet atkal tikai nobloķēju. Ļoti gribējās mājās. Ļoti negribējās doties nekādā ceļojumā. Lūdzu, laikam izteica to pārāk skaļi, jo visi pasažieri reizē paskatījās uz mani. Pamāju viņiem, ka viss kārtībā. Viņi novērsās. Vai jūs varētu padot manu somu, lūdzu? Viens mans rokas pirksti no visa spēka bija satvēruši un žņaudza otrus uz rokas pirkstus. Skrandēnus iespied man klēpī somu. Es nomierinājos. Vilciens sakustējās. Soma bija vaļā. Rāvēslēdz bija saplēsts, nomurmināja. Iebāza roku saplēstajā nodalījumā un uzreiz saprata, ka tā nav mana soma. Kad to pavēra plašāk, man klēpī izbirst salocīti, krāsaini, spīdīti papīri
rozā lūpu spīduma vēdeklis un desmaizes. Vecas desmaizes, smaka iecirtās degunā. Saviebos un novērš skatienu no savu klēpju. Vagons piepildījās ar smaku un visi pasažieri atkal reizē paskatījās mani. Šoreiz saprotoši. Viņiem laikam nebija grūti elpot. Viņi laikam bija pieraduši. Vienīgā, kur nevarēja pāelpot, laikam biju es. Ieliektais vagons brauca arvien ātrāk. Ieliku desmais atpakaļ somā un paņēmu vienu no izkritušajām lapām un lasīju. Metju Dikmens. Sēras. Kad pie tevis atnāk sēras, kā rozlillāgu rilva, tic man, tev ir paveicies. Tev ir jāpiedāvā viņai pusdienu pārpalikumu, un grāmata, ko mēģina pabeigt, ir jānoliek malā, un jāizbrīvē viņai vieta gultas kājgalī. Viņa ieskatās pulkstenī, televizorā un atkal pulkstenī. Es nebaidos. Viņa te ir bijusi arī agrāk. Un tagad es jau varu atpazīt viņas gaitu, kad viņa tuvojas mājai. Tajos vakaros, kad zinu, ka viņa nāks, atslēdzu durvis, noguļos uz muguras un skaitu viņas soļus no ielas līdz lievenim. Šodien viņa ir paņēmusi līdzi zīmolu un papīru kaudzi un saka, lai pierakstu visus, kurus jau kad esmu pazinis. Un mēs sadalām lapas dzīvajos un mirušajos. Lai viņi var izvēlēties vārdus pēc nejaušības principu. Es uzlieku viņas iemīļoto Villiju Nelsona albumu, jo viņi ilgojas pēc Teksasas, bet es nejautāju, kāpēc. Viņa klusītēm dungoja tieši tāpat, kā to dara mans brālis, kad darbojas dārzā. Mēs pasēžam stundiņu, kamēr viņa klārē, cik es esot bijis nesaprātīgs, raudādams veikala rindā pie kases, atsacīdamies ēst, atsacīdamies mazgāties, par to trako smēķēšanu un dzeršanu klārē. Beidzot viņa uzliek man uz pleca savu smago rozlillā roku, pieglauž savu galvu manējai, un pēkšņi viss šķiet tik romantiski. Tā arī viņai pasaku. Ir tāda romantiska sajūta. Viņa izvēlas vēl vienu vārdu, šajā reizē no mirušo kaudzītes. Un uzrunā mani tā, kā mēdz darīt vecāki, lai tu sajustos neveikli un nokaunētos par kaut ko. Romantiski, viņa saka. Tad skaļi un lēni nolas vārdu no lapiņas. Tā, lai es sadzirdu katru zilbi, lai katrs patskans pieglaužas kaulam, kā jauns muskulis. Nolasa tieši tā viena cilvēka ķermeņa skaņu. Un cik neapdomīgi tas ir, cik viegli prātīgi, ka viņa vārds ir šajā kaudzītē, nevis tai otrā. Salocīju lapu, ieliku to atpakaļ somā un aizvēru acis. Negaidīju, man tāds piespiedās. Uzliku uz pleca roku, pieglaudu savu galvu manējai. Es turēju acis cieši ciet, tikai jūtu siltumu. Ja būtu atvērusi acis, būtu redzējusi, ka man ir mati visās varavīksnes krāsās, ka skrandājums ir pārvērties par poniju un krāso lūpas ar rozā lūpu spīdumu, ka ogļu melnajās hāna acīs vizuļo zvaigznes. Es būtu redzējusi, ka man ir apskāvusi rozlillā rilla. Vilciens traucās ļoti ātri, bet es vagonā sēdēju tikpat mierīgi kā pārējie. Te mēs esam, nodomāju.